Čau! Šī ir atsauksme Annijai par šodienas sesiju. Sesijā gājām iekšā ar to pašu problēmu, par ko iepriekš. Iepriekš man bija nērti dalīties ar šo, tā teikt, problēmu. Bet pēc šīs sesijas esmu sadušosies un sapratusi, ka arī tā ir problēma, kad nespēju par to runāt. Iepriekšējā sesijā es gāju iekšā ar to sajūtu, kad es nespēju tā kā seksuālā ziņā katru reizi vai vismaz bieži tikt pie orgasma, bet es zināju, ka citām sievietēm tas ir, var teikt, katru reizi, un viņas ir pārsteigts par to, ka nav. Tāpēc es sapratu, ka es arī tā gribu, un ka tas noteikti slēpjas manī kaut kas iekšā. Pirmajā reizē tas ir pirms 5 dienām, tā kā pamainījās kaut kas, un es, protams, to nevarēju pārbaudīt, jo man vīrs nav mājās. Bet pēc šīs reizes es jūtos daudz brīvāk. Mēs arī nonācām bērnībā situācijā, kur es līdz galam nevarēju tā kā spilgt redzēt, kas tur notika un kā, bet man bija 11 mēneši, un es redzēju strīdu no malas, tā kā vecāki strīdējās, un es kaut kādu tādu saspringumu ieņēmu, sajūtu to saspringumu, to gaisā, to, kas virmoja, un es pieņēmu lēmumu, ka vīriešiem nevar uzticēties. Un kas man nāca, kādas atklāsmes, ko man šī sesija lika paņemt līdzi, lai es esmu brīvāka, un es redzēju to, kāda es būšu, kad es būšu brīvāka. Jā, un ne jau tikai tādā ziņā, protams, tas arī iespēdo arī citas sfēras, tāpat kā, pieņemsim, runāt par to, jo liekas, kā tad es tā runāšu, un tas taču ir tik intīmi un tā. Bet te es esmu, es runāju par to, un vairs nejūtos nērti. Tā kā paldies tev, Annija, par šīs dienas sesiju. Mums izdevās.